Čau! Labi, vasara jūs mājās. Šodien mēs atbildam uz jautājumiem. Kā solījām, pirmais jautājums no Anrija Stubisa. Stubsa? Kā pareizi pateikt? Stubis. Jā. Vai jūs kādreiz esat taisījuši lokus? Jā. Laukos, ļoti sen. Vēl pagājuši gadu laukos, jā. Pagājuši gadu. Jā, pagājuši gadu laukos sataisīju vairākus lokus, tiešām foršus tāli šauju un šogad aizbraucu laukiem, gribēju šaut ar viņiem, bet... Viņi bija sadzināti. Nē, tā vietā teica iedeva īstu arbaletu un šāva ar to, tā kā upgrades. Okay. Nākamais jautājums. No Marta Kristiāna Kļaviņa. Kā sauc programmu, caur kurien jūs filmē datoru ekrānu? Nu, to dara tu. Camtasia Studio 8. Kaspis LV prasa. Kaspis. Jā. Kaspis. Kad mēs pabeigsim taisīt mopēdu? Nu, katru reizi, kad līdz lietus, mēs kaut ko viņam padarām tur. Jā. Paskrūvējam vai noslaukam putekļus, bet... Tur čakars. Ar aizdedzi. Tā, kad slāksies sliktais laiks, rudens, lietus, tad nevarēs ārā neko darīt, mēs sēdēsim šeit un taisīsim viņu. Blīves ir no alus buņģām, ko jūs gribat? Jā. Bet mēs taisam jaunas blīves no kolas buņģām, tā būs labāk teikt. Jā. Tālāk Oskars Freimanis saka, vai moši pamēģināt YouTube uztaisīt tiešraidi? Nu, tas nav darīts vēl. Arī manā kanālā es neesmu to darījis, bet jā, varētu pamēģināt kaut ko. Nu, es nezinu, vai mums ir visā aparatūra vajadzīgā. Jā. Tad mums vajag diezgan labu internetu, lai viss būtu laicīgi un neraustītos. Jā. Un mums vajag kaut kādu tādu laiku, kad ir cilvēki, kuri skatās. Tas ir vakars kaut kāds vai brīvdiena. Jā, septembrī kaut kad pēc skolas, cikos mums bērndārs beidz 12. Tā kā jā, nākamais atbilžu video varbūt būs caur tiešraidi. Jā. Mēs jums atbildam uz jautājumiem, jūs vēl kaut ko uzrakstat un tā jau veidojas saruna un... Jā, un tad jūs varat mums sākt ziedot naudu priekš kameras. Nē, Statīvi. mēs jums nekad neprasīsim naudu. Labi. Mēs varētu kaut ko uztaisīt kādu izlozi mums labāk. Plastelīnu, ko mēs uztaisījām, mēs varam izsolīt. Brauciens ar mopēdu pa Salaspili. Viņš nav legāls. Pašam jāiestumj. Un mēs neatbildam par sakām. Tā, labi, Joking Gamer prasa. Jūs esat labākie latviešu youtuberi, kurus zinu. Paldies. Mēs varam uztaisīt satikšanos. Labi, nākamais jautājums. Jūs vecumā jaunieši dara muļķības un daudz ko citu. Pastāstiet lūdzu kādā no video, kā jūs vispār iedomājaties kaut ko sākt YouTube. Nu, pirmais sāka Edgars ar savu Bruno kanālu, kurā viņš lamājās. Un arī bišķi spēlē spēles. Otrādāk, jā. Es spēlēju spēles un viņas novedu pie lamāšanās un nervus sabrukumu un jā. Nu jā, no sākuma tur. Es biju vienā video, mēs ēdām kaut kādus konservus. Kaut ko, jā. Tin Can Challenge, jā. Tas bija manas 500 subscriberiem. Jā, tā kā. Tur bija mans pirmais video. Jā. Tad vēl kādā video es pa kluso garām paeju un tā, bet... Jā, bet es sāku vienkārši sevis pēc, vienkārši prieku pēc gribu izmēģināt. Kaut reiz gribu izmēģināt kaut kādas vairākas spēles. Un tad es domāju, kāda jēga, man īsti atmiņu. Un tad es domāju, uzfilmēt to, ko es spēlēju, es atcerētos vēlāk. Un jā, tā sākās mans kanāls, bet Corner Boys. Tu biji sasniedzis 1000, tas likās stilīgi. Un tad mēs domājam, kā varētu vairāk sasniegt. Varbūt, ja būtu 2 cilvēki. Jā. Spēles interesē varbūt tikai kaut kādiem mazai grupai cilvēku, bet runāt mēs varam par dažādām tēmām un vairākiem cilvēkiem un darīt kaut ko aktīvāku, kaut ko apēst, kaut ko izvemt, kaut ko pataisīt, kaut ko pastumt, kaut kur aizbraukt, kaut ko parādīt. Jā. Tā kā, jā, vienkārši domājām, ka jāsāk darīt, jāuztais vēl viens kanāls, kurā nevis spēles būs, bet vispārējais. Jā. Un esam jau apdzinuši Bruno kanālu. Tad, jā, man tagad nav laiks. Nav vēlmes filmēt. Labi, nākamais jautājums. Vai jūs parādīsiet savu, Magnus Branaburgs prasa, vai jūs parādīsiet savu jauno studiju? Šī ir jaunā studija. Šeit Tagad? Ir video ar mūsu jauno studiju.
Tu rādīsi 360? Un šeit ir video ar veco studiju. Okay. Nu, spriediet paši, vai ir uzlabojums vai nav. Protams, ka ir. Nu, vēl nav gatavs, bet jā. Un šeit ir mūsu telefona statīvs. Tā kā ir kam krāt, jā. Pa krāšanu šeit ir jautājums no Benija mazā, vai jūs kaut kam krājat? Nu, nezinu. Nu, vai būtu labi, ja būtu tur GoPro un tur selfie sticks un šitais te un tur labāks dators, ārētais disks un tādas lietas, bet, nu, pagaidām mēs iztiekam ar to, kas ir un viss ir normāli. Bet, nu, jā, ir kur tiekties. That Rudy's Games prasa, vai jūs esat augstskolā? Ja esat, tad mans jautājums, par ko mācaties vai jau mācaties? Sāc to jau man garāk stāst. Nu, vispār šo mēs jau atbildējām. Ja? Tā kā, ja jūs neredzat kādu atbildi šajā video, tad apskatieties iepriekšējo video. Šeit būs links. Mēs jau vienreiz atbildējām uz jautājumiem. Jā. Un arī tieši par šo mēs runājām Best Friend Challenge. Tur bija jautājums, par ko mācās, kur mācās. Jā, bet man bija pamainījies. Tā īsumā es joprojām mācos RTK koledžā par autoapkopes speciālistu. Un tu? Es tagad esmu bezdarbnieks. Populāra profesija? Jā, man daudz konkurenti ir. Es nomācījos 1 gadu RTU telekomunikācijās. Tad es sapratu, ka tur ir bišķi ne tas, ko man gribētos. Es aizgāju bezdarbniekiem, ierakstājos kursos kaut kādos. Un es joprojām esmu bezdarbniekos. Un tur būs praksa. Man arī. No septembra līdz novembra vidum. Un tad vēl bišķiņ diploma darbs, un tad jau februārī papīrs uz rokas un skolu pabeigt. Nevajag kādam mašīnu saskrūvēt. Nevajag kādam elektrību ievilkt. Nē, labāk nē. Dārta Smaine prasa, kāda ir mūsu mīļākie YouTube kanāli. Agrāk PewDiePie man ļoti patīk, bet tagad viņš, nezinu, kaut kā liekas pārāk aizgājis, pārāk zemu nokritis. Viņš dara pārāk daudz jēlības, lai maziem bērniem patiktu. Man tas vairs nepatīk, nezinu. Bet tā es esmu sabonējis tur, The Fine Bros, kur ir Teens React. Viņiem bija vēl tur kaut kas. Kas tev mīļākais YouTube kanāls? Es nezinu, man ir abonēti arī tas pats PewDiePie, Smosh, Fail Army, Return Link, bet nu, šitais mīļākais. Jā. Šito neesi abonējis, ja? Esmu. Labi. Vēl kāds jautājums? Elīna Smirnova, foršs uzvārds, prasa, vai jūs dzīvojat Salaspilī? Nu, ja to var saukt par dzīvošanu? Jā. Tie bija visi jautājumi, ko jūs uzdevāt, mēs centāmies atbildēt. Cerams, ka uzzinājāt kaut ko jaunu, ko gribējāt zināt. Un paldies vēlreiz par 1575 subscriberiem uz šo brīdi. Nākamajā video mēs varētu kaut ko apēst, varbūt sen nav bijis nekas tāds, kur mēs kaut ko salīdzinām, ēdam, garšojam, minam. Tā kā, jā, pacentīsimies nākamo video uztaisīt tādu, kā redzat, tad video tagad ir katru trešdienu. Līdz septembrim. Jā, tad kaut ko pamainīsim varbūt. Tā kā, jā, tiekamies nākamajā trešdienā. Čau! Čau!